vēlējos to būt. Man šodien bija iespēja izvēlēties, vai nu būt Rīgas 7. draudzē par klausītāju. Es tā pie sevis domāju, ko es tur sēdēšu, ko es tur atbraukšu uz šejieni. Grafikā ir mums krīze, nav kas uzstājās, izlēmu, es atbraukšu šeit, šajā reizē. Jauks laiks, nedaudz sutīgs, es nezinu, kā jums būs ar līdzsekošanu. Dažreiz ir tā, ka jāsēž, jāklausās un ir karsts, tad ir tā, ka tu vienu brīdi klausies, un tad kaut kur tā runa paliek fonā, un cilvēks ir savās domās kaut kur. Esat pamanījuši tādu lietu? Jā, gadās. Jā. Arī man tā gadās, citreiz arī klausos kādu, un pēc tam tā skatos, kur es esmu bijis kaut kur savās domās. Jā, es jums gribētu uzdot kādus dažus tādus jautājumus. Piemēram, viens no tiem būtu tāds, šeit ir 2 uz ekrāna jautājumi. Kāds mērķis ir draudzei un kāpēc tu nāc uz draudzi? Esat kādreiz mēģinājuši paši sev atbildēt uz šādiem jautājumiem. Kāpēc mums ir Jelgavā adventistu draudze? Kāds ir tās nolūks un kāpēc mēs nākam šeit? Viens varētu teikt tā, ir sabata diena, tāpat nav kur citur iet, tad jāatnāk uz draudzi. Tā, jā? Īsti kā nebūtu laba atbilde. Draudzē ir sava nozīme, draudzē vispārēji ir nozīme, to mēs lasām Bībelē, sevišķi jaunajā derībā. Bet viens no tādiem labiem pantiem ir Efeziešiem 3. nodaļā no 8. Efeziešiem 3. nodaļa no 8. panta. Tur ir pasludināt Kristus neizdibināmo bagātību un rādīt, kā ir piepildījies lielais noslēpums, kas no laikiem bija apslēpts visu lietu radītājā Dievā, lai tagad caur draudzi visām varām un spēkiem debesīs Dieva daudzveidīgā gudrība kļūtu zinām. Tad caur draudzi, lai parādītu Dieva daudzveidīgo gudrību. Kā mums tas izdodas? Varbūt kaut kādā veidā izdodas, varbūt kaut kas neizdodas, bet šāds mērķis ir. Efeziešiem 3. nodaļā, tur no 8 līdz 10, šie vārdi arī ir uzrakstīti. Tātad darīt zinām pasaulē Dieva daudzveidīgo gudrību. Tāds mērķis ir draudzei. Protams, tu vēl varētu arī citas raksturvietas te arī izlasīt, bet varbūt ar šo vienu ir diezgan pietiekoši, lai varētu tā mēģināt kodolīgi atbildēt uz šiem jautājumiem. Un kāpēc tad mēs nākam uz draudzi? Atbilde būtu, lai šo daudzveidīgo Dievu gudrību arī varētu parādīt, atklāt. Ja tas neizdodas, tad kaut kas varbūt ir jāmaina, jālūdz Dieva gudrība, lai šī Dieva gudrība tiktu atklāta ar mums. Labi, nākošie jautājumi. Kāds mērķis ir svētrunai? Kāpēc tu nāc klausīties svētrunu? Dažreiz gadās tā, ka cilvēki ieskatās grafikā, viņi redz, kas būs runātājs. Tad viņi saka, nē, tur būs tas, es tur neiešu. Vai arī tur atkal, tad tur būs tas, tad tu noteikti jāiziet ir. Jā, mērķis svētrunai. Kas ir mērķis svētrunai? Svētrunas mērķis varētu būt saistīts ar draudzes kopēju mērķi. Kāpēc vispār ir draudze? Kāpēc mēs nākam? Tātad darīt zinām Dievu daudzveidīgo gudrību, bet svētruna. Dažreiz mēs varbūt paši uzliekam sev šos standartus, ka ir draudze dievkalpojums, tad ir svētruna. Un svētruna noteikti ir kaut kāda arī tur tie parametri, kā un tur tai svētrunā, kādai tai vajadzētu arī būt. Bet dažreiz gadās, ka nav spēcīga runātāja. Ko tad darīt? Dažreiz ir grūti atrast kādu aizvietotāju, uzreiz saka tā, nē, es nemāku tās svētrunas taisīt, tikai ne es. Patiesība ir tāda, ka ik viens no mums
var novadīt svētrumu. Jā, nemaz nemājiet galvu, ka tas nav iespējams. Tas ir iespējams. Jo mēs varbūt savā prātā iztēlamies, ka svētruna tur ir sarežģīti visādi teoloģiski krizuļi un tur ir garie un tur jāstāst kaut ko. Svētruna var būt arī pavisam vienkārši. Kā bija? Es diezgan bieži to parasti atkārtoju Slokas draudzē pirms daudziem gadiem. Tur arī ne katru reizi sabatā bija mācītājs, un tur vajadzēja, svētrunu vajadzēja draudzes vecākajam, un viņš arī nebija nekāds teologs, viņš bija parasts strādnieks. Ko viņš darīja? Viņš darīja pavisam vienkāršu lietu. Viņš izgāja draudzes priekšā ar bībeli un šķīra vaļā, vai tas ir Marka evaņģēlijs, vai apustuļu darbi, vai Jesajas grāmata, vienalga. Viņš atšķir vaļā bībeli un tad sāk lasīt 1. pantu, 2., 3., 4. pēc kārtas, vienkārši lasīt bībeli. Un ja viņš kaut kur jūta, ka tur kaut ko vēl vajadzētu paskaidrot, viņš tur arī kaut ko paskaidro pie tā raksta vietas un lasīt tālāk. Svētrumu pavisam vienkārši, to jebkurš prot lasīt no bībeles. Protams, ja mēs uzliekam kaut kāds noteikts tāds standārts runātājiem un arī sagaidām no arī sarežģītākas svētrums, viņas var arī būt sarežģītākas, bet kopumā tādu svētrumu, kā es jums stāstīju, tas Slokas draudzes vecākais, kā runāja, to jebkurš var, to pat bērns var, ja viņš prot lasīt. Tas nav nekas sarežģīts. Un patiesībā svētrunas centrā, ja ir Dieva vārds, tas jau ir arī pats tas svarīgākais. Draudzes sanāk kopā klausīties Dieva vārdu. Tā ir svētruna. Labi, skatāmies tālāk. Kāds mērķis ir sabats skolai? Jā, arī te var runāt garāk, te var runāt īsāk, bet domājot par savu Jelgavas draudzes sabats skolu, kādu mērķi mēs saredzam Jelgavas draudzes sabats skolai? Dažreiz sabats skolas arī izdodas, citreiz varbūt mazāk izdodas, tas atkarīgs varbūt no runātāja. Man personiski patīk jauniešu sabats skola 2. stāvā. Ne tikai tāpēc, ka tie jaunieši, bet arī tas, ka tur ir tā diezgan dzīvi, tās temata apskate ir un tiek iesaistīti arī cilvēki, kuri pat arī nav draudzes locekļi. Un drusku savādāk varbūt ir ar mūsu pieaugušo sabats skolu, kur dažreiz var rasties jautājums, bet kāpēc vispār mums viņa ir? Ar kādu nolūku mēs viņu turam? Tikai tāpēc, ka ir temats, ja mums ir kaut kāds lielāks mērķis, kāpēc mums vajag sabats skolu? Nesat mēģinājuši kādreiz paši sev atbildēt uz šo jautājumu. Bet tas ir diezgan svarīgs jautājums, jo ir draudzes, kurās sabats skolā ir mērķis ievest draugus un tad viņiem pasniegt bībeles stundu. Caur sabats skolu jauni draudzes locekļi ienāk draudzē. Skaists mērķis. Varbūt, ka mums arī vajadzētu Jelgavas draudzē tā nedaudz šo iestīvējušos, ierūsējušos ratus ar sabats skolu pastumt uz šo virzienu, ka tad, tur arī varētu būt vieta, kur var nākt cilvēki, kas ir mūsu paziņas, un mēs tad viņiem varbūt varam pasniegt bībeles stundas, un tiešām, lai esam ieinteresēti viņu vešanā pie Kristus, un tas būtu arī sabats skolas mērķis. Brīnišķīgi, ja tā varētu to visu īstenot. Draudskopība. Arī svarīgi jautājumi. Mums ir draudskopji, bet dažreiz, kad jautā par draudskopību, ir cilvēki, kas saka tā, nē, es negribu būt draudskopis. Kāpēc? Tur jāiet ar apmeklējumos. Diezgan biedē dažus apmeklējumi, ka tagad būs jāiet kaut kas tur jādara. Bet patiesībā draudskopības galvenais mērķis nav apmeklējums. Draudskopības īstais mērķis ir būt savam brālim vai māsai par sargu. Piemēram, mums ir saraksts
draudzes locekļu saraksts, un ir tādi, kas arī nenāk uz draudzi. Kaut kur kādā brīdī bija palaists garām moments, kāpēc šie cilvēki sākuši nenākt. Varbūt neviens nebija pat painteresējies, kas tur par iemeslu, kāpēc viņi nenāk vairāk. Ir arī kādi, kas ir slimi, veselības apstākļu dēļ netiek. Kāpēc nevarētu par viņiem painteresēties, kā viņiem klājās? Jā, tas ir draudskopības uzdevums. Jā, pieskatīt tos, kas ir vājāki, vai arī slimāki, vai vecāki. To principā var darīt ik viens. Nav obligāti jābūt ievēlētam par draudskopi. Ja es sirdī vēlēšanās izrādīt līdzjūtību pret brāli vai māsu, kam ir kādas vajadzības, Dievs mums aicina, un aicina ikvienu, kā lielu, tā mazu. Vēl jautājumi. Kāds mērķis ir māceklībai? Un kāpēc vēlies būt Kristus māceklis? Mērķis – līdzināties Jēzus Kristus raksturam. Varbūt negluži darīt tādus brīnumus, kā viņš. Gribētos jau arī, bet to mēs apzināmies, ka tas nevienmēr ir iespējams, bet līdzināties Jēzum Kristum, būt saskaņā ar viņu, ar viņa mācību. Šis ir tiešām tāds svarīgs jautājums, kas būtu mums ikvienam nozīmīgs. Ja jums nav vēl šī grāmata, māceklības rokas grāmata, es jums viņu rekomendētu iegādāties. Es zinu, kas tur iekšā, tāpēc, ka es pats viņu tulkoju no angļu valodas, tāpēc es viņu tā arī reklamēju un iesaku. Ļoti laba grāmata, tieši ja mēs gribam saprast, ko tas īsti varētu nozīmēt līdzināties Jēzum. Jā, mēs gribam no viņa mācīties, un ko māceklis dara? Māceklis mācās. Lūk, šeit mēs redzam attēlā, arī cilvēki mācās. Te māceklis mācās, kā riteņus taisīt. Ja arī, piemēram, ar te galdnieku darbnīca, tur arī kā galdus taisīt, krēslus. Namdaris arī mācās, kā taisīt, piemēram, kā šeit attēlā, jumtu uztaisīt. Māceklis mācās no sava meistara. Bet, kad mēs domājam par Jēzu Kristu, mēs tad mācāmies no viņa vārdiem un cenšamies tos īstenot savā dzīvē. Un mācekļi arī zināja, ko viņa meistars māca. Sākot no Mūzes līdz praviešiem, kas tas īsti ir. Varbūt māceklis nekad arī nekļūs augstāk par savu skolotāju. Lūkas evaņģēlijā tā arī ir teikts, ka māceklis nav augstāks par savu mācītāju, bet kad tas ir pilnīgs, tad tas būs kā viņa mācītājs. Šeit ir tāds konteksts, ka ja jau Jēzus Kristus bija pieņemts, tad arī mācekli pieņems. Ja Jēzu Kristu atraida, tad arī māceklis var piedzīvot ko tam līdzīgu. Mēs nevarētu cerēt, ka ar mums tad labāk apietos nekā ar Jēzu Kristu. Bet šajā gadījumā, māceklis mācās no savu skolotāju un vēlās tuvoties šim ideālam. Tam vajadzīgs laiks, pavadīt laiku kopā ar Jēzu. Tas ir vajadzīgs laiks arī īstenot kādas arī kalpošanas formas. Nevēlties pieminēja sabatskolu, pieminēja svētrunas, pieminēja draudskopību. Jā, tas arī ir laiks kopā ar Jēzu, kur tieši caur darbošanos, bieži vien tieši caur darbošanos vairāk var iemācīties nekā tikai sēdot pie Bībeles un lasot. Pie Bībeles sēdēt arī kādreiz ir vajadzīgs klusā brīdī, bet daudz vairāk var iemācīties tikai praktiskā darbībā. Ir arī atšķirības starp sekošanu doktrīnām un sekošanu Kristum. Lai gan, protams, varbūt nevienmēr te tā tieši var izšķirt to atšķirību, jo doktrīnas ir svarīgas, kad mēs sekojam Kristum, jo mācībai jābūt ir skaidrai un veselīgai. Bet, ja ir atšķirība, tad tur mēs kaut kā redzam pie evaņģēlijos aprakstīt, ka jūdi
jūdi sekoja doktrīnai, un viņi nepazina savu glābēju. Jā, tur bija tā atšķirība, varbūt tāda manāma. Mūsu uzdevums ir sekot, kā teikt, gan mācībai, veselīgai mācībai, gan arī sekot Kristum. Un arī, kā te Lūkas evaņģēlijas 6.40 teikts, no tam visi pazīst, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Tas arī ir skaists mērķis Jelgavas draudzei. Pēc kā mūs pazītu, ka mēs esam Kristus mācekļi? Jā, pēc šī te panta. Jā, kad Dieva tēls un līdzība ir atjaunota, ka tieši šīs te mīlestības uz Dievu, mīlestības uz tuvāko. Protams, ir dažādas interpretācijas, ko nozīmē būt Kristus sekotājam. Ir dažādi viedokļi šajos jautājumos. Tomēr varbūt jautājums ir vairāk par to, kā virzīties kopā ar Jēzu. Ir kādi, kas saka, varbūt, ka viņš tur staigā ar Jēzu, tur viņš aiziet uz mežu, un tad tur viņš arī atrodas kopā ar savu glābēju. Cits varbūt aizbrauc uz kaut kādām tālākām vietām, tur kaut kur uzkāpj kalnā, virsotnē, varbūt viņš tur jūtās kaut kur vairāk tā kā Dievam tuvāks. Jā, šie viedokļi ir dažādi. Ir arī, kur dažkārt arī šie viedokļi tā kā saskarās, sadursmē viens ar otru, un kur arī cilvēks viens saka tā, nē, mans ceļš ir labāks nekā tavējais, un kaut kāds strīds pat var izvērsties. Ir arī pat kādi, kas apgalvo, lūk, tāpēc, ka mani vajā, tāpēc, ka mani kritizē, tad mans ceļš ir pareizs. Nezinu, vai tiešām pēc tāda kritērija to varētu spriest. Ja, vai tas pasaulīgo cilvēku naids ir tas indikators, pēc kā es varu spriest, ka mans ceļš būtu pareizs ar to. Nē, Jāņa 15.18 ir teikts, kad pasauli jūs ienīst, ziniet, viņa man pa priekšu ir ienīdusi, bet tomēr ir arī veselīgā mācība, kuru praktizējot, īstenojot, cilvēks var piedzīvot, zināms, varbūt arī kritiku, nepieņemšanu, bet mēs tad saprotam, tas ir Jēzus dēļ. Bet ja šī kritika vai nepieņemšana vai pat arī naids nāk tikai no tā, kā ir kaut kāds manis pašiedomāts ceļš, kā es esmu to iztēlojies, tad varbūt, ka man vajag drusku pieskaņoties citiem Kristus mācekļiem, pieskaņoties draudzei, kāds ir draudzes kopējais viedoklis, un nebūt tādam atšķirīgam, par ko arī attiecīgs tiek saņemta kritika. Jā, Kristus vēlās, lai mēs viņam sekojam. Viņš zina, ka mēs saskarsimies arī ar dažkārt arī kritiku, nepieņemšanu, bet citreiz arī ar pieņemšanu, kur arī ir cilvēki, kas mīl Dievu vārdu un vēlās to pieņemt, tad mūsu liecību arī var pieņemt. Bet Kristus prasa no mums nodošanos šajā sekošanā. Kāds var sacīt tā, vai tas nav pārāk daudz prasīts, lai mēs nododamies pilnīgi, 100% Jēzum Kristum. Ka tur ir šī uzupurēšanās, izturība, pacietība, un vēl grūtības jāpanes Kristus vārda dēļ, vai tas nav pa daudz prasīts? Mēs lūkojamies atkal uz Jēzu Kristu. Viņš arī bija nācis uz šo pasauli, mira pie krusta mūsu grēku dēļ, vai tas arī nebija pa daudz prasīts? Viņš jau varēja to nedarīt. Kāpēc viņš nāca? Viņš nāca tāpēc, ka viņam bija mīlestība uz cilvēci, viņam bija mīlestība uz cilvēku. Un kaut kur arī atbildot uz šo jautājumu, mēs varam lasīt no 2. Korintiešiem 5.14. Kāpēc mēs vēlamies darīt labu, kāpēc mēs vēlamies iesaistīties, kāpēc mēs vēlamies būt draudzē, kāpēc mēs arī vēlamies parādīt arī līdzjūtību pret apkārtējiem, jo Kristus mīlestība mūs spiež. Tā ir Kristus mīlestība, kas mums liek darboties.
Tā ir tas impulss, šis svētīgais, vērtīgais impulss, kas mudina mūs darboties. Māsa Vaita grāmatā Ceļš pie Kristus, viņā raksta šādi. Kad mēs kā maldīgas, grēcīgas būtnes nākam pie Kristus un kļūstam par viņa piedodošās žēlastības dalībniekiem, tad sirdī izraisās mīlestība. Katra nasta kļūst viegla, jo Kristus uzliktais jūgs ir viegls. Pienākums kļūst patīkams un upuris nes prieku. Taka, kas agrāk likās tumsā tīta, kļūst spoža no taisnības saules stariem. Jā, kas to dara? To atkal dara Kristus mīlestība, kas mudina, ka lūk, tā nasta kļūst viegla un tas ceļš kļūst patīkams un pienākums un upuris nes prieku. Tieši tā, kā te šajā citātā arī rakstīts. Un Kristus meklē šādus cilvēkus, kas tā arī atsaucās. Nevelti ir līdzība par to dārgo pērli, jā, par to tirgotāju, kas meklē šo sevišķi dārgo pērli. Patiesībā katrs no mums Dieva acīs ir šī dārgā pērle, ja vien mēs to apzināmies. Un vēl jau vairāk īstenojot šo Kristus vēlēšanos, lai mēs atsaucamies viņa mīlestībai un lai mēs darbojamies viņa mīlestībā, tad šī pērle top vēl dārgāka, vēl vērtīgāka. Kāds var uzdot jautājumu arī šādu, vai ar cerību uz jaunās zemes atalgojumu būtu pietiekoši, lai atdotu visu Kristus dēļ? Es nezinu, es teikšu godīgi, es neesmu saticis daudz draudzes cilvēkus Latvijā, kuri mīlētu Jēzu vai piederētu pie draudzes tikai tāpēc, ka vēlētos saņemt jaunās zemes atalgojumu. Nē, ir kādi, kuriem tas atalgojums šķiet tas pats svarīgākais motivators, bet tādu nav daudz. Lielākā daļa no draudzes cilvēkiem, kad viņiem kaut kāda līdzīgs jautājums nāk priekšā, viņi saka tā, ka viņiem visu atdotu Kristus dēļ, jo pats Kristus ir tas svarīgākais. Es domāju, ka mēs tām varam piekrist. Kāpēc mēs nākam uz draudzi? Ka Kristus ir svarīgs mums. Kāpēc mēs vēlamies piedalīties arī kalpošanā? Tāpēc, ka Kristus ir svarīgs. Mēs mīlam Jēzu Kristu. Tas ir mūsu motivācijas pamatā visās lietās, to skaitā arī liecināšanā. Jā, Mūzes laikā bija kādi, kas arī bija tādi, kas vēlējās pamest Ēģipti un iet uz apsolīto zemi tikai tāpēc, ka bija šī apsolījums, ka tur ir labāk, ka tur ir tas medus un pienas tek un tur. Bet tā kā līdz ko viņi saskārās ar grūtībām, viņi visai drīz atkrita un visai drīz viņu vairs nebija starp tiem, kas gāja uz apsolīto zemi. Te mums jāmācās ir, jo motivācija, pareiza motivācija ir ārkārtīgi svarīga. Šeit ir viena no šīm motivācijām, kas ir pat 5. Mūzes grāmatā, un vēlāk arī Jēzus viņu atkārtoja. Un tev būs to kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku. Un lai šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, tev paliek ierakstīti tavā sirdī un atgādini tos saviem bērniem un runā tos sēžot savā namā un pa ceļu ejot, guļoties un ceļoties un sien tos kā zīmi uz savas rokas un liec par zīmi starp acīm uz pieres. Jā, turēt sirdī šos vārdus, šos likumus, šos norādes, sargāt savu sirdi no ļaunām ietekmēm, lai sirdī tiešām ir tās patiesās vērtības turētas. Un ar ko tu esi pildīts, tas arī nāks laukā. Jā, jo kas ir tevī, to nevar vairs apslēpt. Seko Kristum. Un tas ir kas vairāk kā tikai izsargāties no grēka.
Tas ir kā vairāk kā tikai darīt to, kas ir labs un pareizs. Sekot Kristum, tas ir mācīties no viņa un viņu atdarināt. Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām. Celiet augšā savu skatu. Kas ir tavā fokusā, kam tu pievērsi uzmanību? Ir kādi, kas atrod uzreiz kaut kādus grēkus, vainas. Lūk, tam tur cilvēkam tur ir tāds trūkums, tam tur atkal ir šis trūkums. Bet, ja tev centrā ir Kristus, tad tu nepievērsi uzmanību tiem visiem trūkumiem, vainām, grūtībām, šķēršļiem, bet gan tu meklē uzturēties Kristus tuvumā un arī centies citus vest tuvāk Kristum. Kur ir jūsu manta, tur būs arī jūsu sirds. Patiesi vārdi. Kur ir tava manta, tur ir arī tavas sirds. Jā, šis ir tas iekšējais garīgais kompass. Jā. Būt kā Jēzum, tas nozīmē sekot Kristus vārdiem. Protams, Kristus māceklis, viņš nejutīsies pilnīgs. Tas būtu diezgan dīvaini, ja kristietis viņš jūtās pilnīgs, nezinu kāpēc. Jā, tā drīzāk varētu pat problēmas uzrādīšana, jo cilvēks pilnīgs ir Kristus. Mēs pie viņa tiecamies, mēs nejūtamies pilnīgi, mēs ticībā tiecamies viņam tuvāk. Vēlamies no viņa mācīties un būt viņam līdzīgi. Kalpošanā, lūgšanā, tuvumā Dievam. Jā, mums bija šie visi jautājumi, kurus mēs skatījām, aplūkojām. Kāds mērķis ir draudzei, kāds mērķis svētrunai, kāds mērķis sabatskolai, kāds mērķis ir draudskopībai un kāds mērķis ir māceklībai. Ik viens no mums ir aicināts iet pa to šauro taku, kas ved tuvāk Kristu. Un pats Kristus ir šis ceļš, pati dzīve. Kristus vēlās, lai mēs esam viņam tuvu. Un viņš vēlās mūs katru svētīt. Lai Dieva prāts piepildās pie ikviena no mums, pie mūsu draudzes, pie visiem Dieva ļaudīm mūsu zemē. Lai viņš mūs svētī un sargā. Āmen.